8. jūnijā pilsētas domē notika kārtējā Daugavpils pensionāru biedrības biedru sapulce. Dienas kārtībā tika izskatīts jautājums par projekta līdzdalībai no vecuma realizēšanu, kura mērķis ir iesaistīt pēc iespējas lielāku senioru skaitu sabiedrisko pasākumu organizēšanā. Un kā atzīmēja pensionāru biedrības priekšsēdētāja Zofija Zujeva, cilvēks jūtas liederīgs sabiedrībai, kamēr ir sociāli aktīvs. Par vienu no šī gada pasākumiem kļūs senioru sporta svētki, kas tiks rīkoti Daugavpilī jau šoruden, kā arī būs jārealizē arī citi nemazāk svarīgi plāni. Mēs gribam ieviest ar otro pusgadu sākot, jāpaspēj mums to izdarīt senioru telefonu zvanu centru, jo tad seniori mums varēs 3 reizes nedēļā zvanīt uz 2 telefoniem, lai varētu runāt. Šo projektu mums finansēja Daugavpils pilsētas dome no sabiedrisko organizāciju fonda. Sapulces laikā tika skarts jautājums arī par gaidāmo pensiju, kuras tika piešķirtas vai pārreikinātas 2010. gadā pārreikinu pēc jaunā indeksa. Bet, kā atzīmēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils reģionālās nodaļas vadītāja Dace Raciņa, diemžēl ne visiem senioriem būs iespēja saņemt pensijas pieaugumu. Daugavpilī līdz augusta mēnesim ir jāpārreikina un jāizmaksā aptuveni 3000 pensiju. Uz šodienu ir izpildīts 91% no kopējā darba apjoma. Pārskaitītās pensijas saņēmējām VSA nosūtīs lēmumu par pensijas pārskaitīšanu. Tādējādi katrs cilvēks, kuram būs pārskaitīta pensija, par to saņems informāciju. Lēmumā būs norādīts pensijas apmērs pēc pārskaitīšanas un pensijas izmaksas kārtība. Vēl daži fakti. Uz doto brīdi Latvijā pensijas vidēji sastāda 293 eiro, bet Daugavpilī 286 eiro. Pensionēšanās vecums katru gadu palielinās par 3 mēnešiem, un 2016. gadā tie būs 62 gadi un 9 mēneši.